teiksim, mūsu partneru vidū ir ļoti daudz mazo uzņēmumu. Kad es pirms šīs sarunas speciāli aprunājos ar mūsu iepirkuma departamenta speciālistiem, es jautāju, kādu jūs varat nosaukt vismazāku uzņēmumu, kas ir Maksims partneris. Tad man pēc īsa pārdomu brīža viens cilvēks teica, viens uzņēmums ir, kurā ir viens cilvēks strādā, vai pēc tam palaboja 2. Tā ir zemnieku saimniecība, respektīvi pāris zemnieku saimniecības, kas ir regulāri Maksims piegādātāji, kā mēs sakam, patiešo. Tas ir, piemēram, viena saimniecība, kas ved jau vairākus gadus savu svaigpienu tiešo no fermas uz veikaliem. Tas ir iespējams, un to šis saimnieks dara aizvien lielākos apjomos no Gurtnieku pagasta. Tātad katru otro dienu viņš apbraukā vairākus 10 Maksimas veikalu ar pienu, kas par tiešo, nedrīzai no govs pupa, kas nonāk, teiksim, veikalu letēs. Tad ir uzņēmumi, viens uzņēmums, kurā strādā 7 cilvēki, kas apglezno Ziemassvētku rotājumus un taisa, būtībā Ziemassvētku rotājumus, dažādus oriģinālus un unikālus. Viens uzņēmums, kurā strādā kaut kādi drusku pār 10 cilvēkiem, kas taisa kaut kāds neparastus keramikas un tautiskos keramikas izstrādājumus un tam līdzīgi. Tātad viens aspekts ir piegādātāja ziņā, ka mazo uzņēmumu ir daudz. Pirmkārt, viņi ir daudz, bet otrkārt būtu labā ziņa, ka viņi ir kļuvis pēdējo 2 gadu laikā pat jūtami vairāk. Bet tas nav kaut kāds, teiksim, neloģisks vai grūti izskaidrojums fakts, bet visam vienkārši izskaidrojums fakts, jo ir tā, ka lieliem uzņēmumiem dažreiz kļūstot lielākiem un specializētākiem rodas lielākas iespējas tieši šiem mazajiem uzņēmumiem kļūt